Tālāk ir par papildus finansējumu piešķiršanu projekta siltumnīcu gāzu emisijas samazināšanai Lielvārdes novada vispārējās pirmskolas izglītības iestādēs zvaniņš īstenošanai. Arī jums ir precizētais lēmuma projekts. Elektroniskajā versijā viņš ir tieši tāds, kā ir precizētais, bet jūs sakopēc tikai drusciņi ātrāk. Tā. Jā, lūdzu, kas Vitoļs, kurš runā? Jums ir papildus materiālos arī šis te tāds, šāda te tabulāri. Tas jā, tie piezīmējumi, jūs redzat to pamatojumu, kāpēc ir nepieciešams šie būvniecības gaitā radušies darbi. Izlasīt var, komentēt, jo Finanšu komitejā tieši to pašu arī stāstīja. Finanšu komitejā viņš tika izrunāts diezgan smalki. Tā. Tā ir jautājumi, varbūt kaut ko gribu teikt tā? Egija. Ja mēs sākam ar izglītības iestādes zvaniņš, tas sadārginājums ir konstatējot, ka esošo divslīgu jumtus, ko bija paredzēts projektā demontēt, to nedrīkst darīt, jo viņi konstatēja uzbetoētu keramzīta betona siltumizolāciju, lai nenospogotu šos te pārsegumus, jo visam ir slotis, uz kādu rīkst un cik daudz. Bet virsū šie jumti ir jāsaglabā un šī risinājuma izmaiņas ir, tām vajadzīgs ir papildus finansējums. Ir vēl mazliet apkuris projektam precizējumi, tur ir tieši apkuris caurvadu metri garāki nekā izprojektēts un skēmās atzīmēts. Tas ir zvaniņš apašs. Tas par zvaniņu, teiksim. Par zvaniņu šoreiz konkrēti. Tā. Jā. Par zvaniņu jautājumi. Pagaidīja Jānis, pirmais pacēla roku, tas Jānis Abon. Jā, ir tapus vēstuli arī deputātiem, iesniegusi biedrību, kas arī man ir pieejama, protams, zināmā mērā šī informācija. Un ir viens tāds konkrēts jautājums attiecībā par šo visu situāciju, kas ir šo papildus finansējumu. Kura puse ir vainīga pie tā, ka šim projektam ir nepieciešama papildus finansējums? Projektētājs, tēmētāji vai pašvaldība šī brīdī? Jo tas, kas, teiksim, es izlasot šo līgumu, ko noslēgus pašvaldību, 1-3 punkts par to, ka ir iepazinies ar tehnisko projektu, ir apņēmies izpildīt šos darbus, neprasot papildus šo finansējumu. 2-1 punkts šī līgumā arī tieši tādā pašā, tieši tas pats, kad ir apzinājies, nav necels pretenzijas, 8, ja nemaldos, 8-9 punkts, ja, ka rada šos defektus, kas ir apmaksāts par saviem līdzekļiem, līdz ar to neprasīs. Vienīgais šī līgumā, kas ir noslēgts ar būvnieku, ir 1 punkts. Ja pati pašvaldība pieprasa veikt kādus papildus darbus, tad jā, tad pašvaldībai šie darbi ir jāmaksā. Šī brīdī sanāk tā, ka ir lētākais piedāvājums ir uzvarējis, un pēc tam lētākais piedāvājums neskāpēc par 10% kļūst dārgāks. Un iespējams, ka šis lētākais piedāvājums, kas ir uzvarējis konkursā, beigās ir dārgākais. Jo būvnieks, ja kurā gadījumā arī pārunājot ar iedzīvotājiem, kas ir ar būvniecību saistīti, viņi atzīst, ka būvnieki, ja kurā gadījumā 10% no šiem darbiem, viņi mēs tāpatām ierēķina, lai būtu papildus izdevumi, kas varētu rasties šīs būvniecības laikā. Un šī brīdī, ja pastamies mēs tās summas, tad sanāk tā, ka šis sadārdzinājums, ja mēs ņemam, ka 10% vajadzētu būt ierēķinātiem, tad ir nevis 10%, bet 20% sadārdzinājums. Bet jautājums ir tikai viens. Kura ir tāda vainīgā persona, kurš tad, dēļ kuras tad ir jāmaksā šī papildus līdzekļi. Šī brīdī sanāk pēc tiem lēmumu projektiem, ka pašvaldība ir vainīga pēc tā projekta, kad viņi nav kaut ko izsakojuši. Mans personīgais viedoklis, izpildītāja viedoklis likumdošana, jo 2010. gadā izstrādājot un pašvaldībai startējot uz otro kārtu klimata pārmaiņām, nosacījumi un vadlīnijās un metodiskās norādījumos bija vieni, pēc kā arī tika izstrādāts tehniskais projekts, kas arī šī gadījumā. Ar katru kārtu mainījās vadlīnijas, mainījās un tehnisko projektu
ekonomikas nolūkos negrozīja un nepārprojektēja. Uz šo brīdi, kad izsludināta tikai 4. kārta, tika ņemta vērā attiecināmās izmaksas, kas ir, ko noteica ministra noteikumi un visas vadlīnijas, tikai pielāgotas darba izpildes stāvis, kas arī tika iepirkumā pievienotas tādā veidā. Un šī gadījumā sanāk, ir visu laiku ir jāgroza tehniskais projekts un jāpielāgo no 0 līdz Z, no A līdz Z, kad uz katru uzsaukumu. Tādā veidā. Ja būtu vienādi nosacījumi visu laiku, klimata pārmaiņām viņi nebūtu mainījušies šajos 4 uzsaukumos, jau 5. Es domāju, ka daudz jautājumu atrast. Bet arī ir jāņem vērā, ka tā ir energoefektivitāte un ēkas ir padomu laika celtnes un, teiksim, to, kad atklājot visas, teiksim, zvaniņam, atklājot visas šitās te būvniecības laikā lietas, kad zvaniņš ir būvēts no gāzbetona paneļiem, gan sienas, gan griezti, un tādā veidā tikai apdere veikta, loģiski to neviens pie tehniskā projekta izstrādes neatsedza. Tad, principā, lai izstrādātu normālu tehnisko pilnu projektu, bija jāuzlauž zvaniņām viens stūris, jāuzlauž grīda, jānoņem viens jumta plakne, lai izstrādātu perfektu tehnisku projektu. Bet jā, lai saprastu, kādi materiāli jāpievieno, kādas slodzes viņš tur, jo tehniskā dokumentācija paši zinām, ko mēs esam dabūjuši mantojumā padomju laikiem visiem. Mums reāli nav kā tādas. Bet šie ir papildus darbi, vai tie ir konstatēti defekti? Daži no viņiem ir papildus, tur arī var minēt. Tā kā būtu vējiņiem, loga bloka nomaiņa. Tur ir minēts, bet tā, principā, ir vairāk vai mazāk risinājumi maiņas pēc. Atklājot to, redzam to, atklājam to, redzam to. Tā ir tā, kā lai pastāstu, tā ir rekonstrukcijas gaita, jo katrs, kurš ir reāli būvējis kaut vai savu privātumā, paši zina, kā notiek un kādi lēmumi pašiem ir jāpieņem. Tad šī brīdī man tas jautājums, ka pie jebkuras rekonstrukcijas, radot šādu precedentu, mēs varam rēķināties, ka mēs nevaram rēķināt, ka tā summa ir 420 000 vēl kaut kas, ka mēs jebkurā gadījumā budžetu, mēs pat nevaram saplānot budžetu, ja mums ir kaut kāda rekonstrukcija. Katrā ziņā, ko es varu pateikt, pēc būvniecības vispārējā prakse ir iekļaut finanšu tāmēs, ir 5% pasūtītāja rezervi, kas ir tādā gadījumā, ja rodās visādi šādas risinājuma maiņas un nav visādi vienkārši tad 3 kompetences, teiksim tā, personas sanāk kopā lem, vai izlietot to finansējumu vai neizlietot pie attiecīgi. Tas ir iespējams, ka šī gadījumā arī varbūt nerastos daudz jautājumu, bet mēs esam 2 lielas pozīcijas atraduši uz iekšējo ekonomiju, uz materiāliem un tādā veidā mainot risinājumus ir radušās ekonomikas un daudz lietas arī tika izbūvētas jau bez papildus finansējuma esošā līguma ietvaros. Tādā veidā. Kas vēl ir? Es uzskatu, ka šie ir reāli zaudējumi, ko ir nodarījuši pašvaldības saviem iedzīvotājiem. Jo vecs tehniskais projekts varēja paredzēt, un kurš gan nevar iedomāties, ka pieņemsim priekš putvējiņa vajadzēs notikt caurulis. Jauns viss, un tur ka tas būs jādara. Būtu projektā iekļauts, nebūtu par to mums daļēji vismaz jāmaksā. Šobrīd man nav pieņemams tāds princips, ka mēs dodam naudu tik, cik prasām, un man nav pieņemams princips, ka te ir neideja bijusi. Un vispār tie vecie projekti, kā jau es jau no sākuma esmu teicis, viņi stāv kaudzēs. Un lūk, šeit ir reāls pierādījums, ka no tā, ka viņš ir nostāvējis, mēs reāli maksāsim. Tāpēc es savu atturēšos no balsojuma. Kas vēl grib izteikties? Kas vēl grib izteikties? Deputēs, man bija jautājums. Es gribēju pāris vārdus pateikt. Šeit tas izstāsts, tāds viedokļu izteikšana, cilvēkiem varbūt, kuri nav ar to saskārušies, Es atceros, kaut kāds vairāk centos gadus apkaļ, man neļaus samalot, pat bija noteikti procenti, kad šīm te visām rekonstrukcijām pieļaujamais sadārdzinājums,
tas tieši precīzi to norāda, ka šādus te vecos objektus rekonstruējot, nekad mūžā nav iespējams neko paredzēt līdz galam, ja? Un tas ir tikai normāls process. Un procesa gaitā atklājot šādus te ļoti nozīmīgus un būtiskus defektus, ja? Nenovērst viņus, ja? Neieguldot naudu, vēlāk tas var atspēlēties gan ar objekta kvalitāti un drošību, gan arī ar sasniedzamo rezultātu. Visos šajos te siltināšanas projektos ir viens no galvenajiem rādītājiem ir, protams, drošība un sasniedzamais rezultāts. Un ja mēs procesā nesasniedzam rezultātu, kādu mēs esam uzņēmušies, ja, tad mēs varam zaudēt pilnīgi visu Eiropas finansējumu, ja, un tad tas pašvaldībai var izmaksāt daudz dārgāk, ja. Un spriedelējumi par to, vai tur bija paredzēts vai nebija paredzēts, vai tas ir sadārdzinājums vai nav sadārdzinājums, vai tur ir būvnieks vainīgs, ja. Protams, ka būvnieks varētu darīt tā, kā viņš bija iepazinies un apņēmies līgumā šīs saistības un visu to neveikt, ja. Bet viņš saulaicīgi brīdina pasūtītāju, kad ir tādas problēmas, un tātad kopīgi pieņem šo lēmumu, vai būs šis sadārdzinājums, vai mēs šo darbību veiksim vai neveiksim, ja. Un tas viss galā ir vērsts uz kvalitatīvu rezultātu, uz energoefektivitāti, uz drošību un uz visu pārējo, ja? Un šeit, es domāju, debatēt var tikai cilvēks, kurš tiešām nekad neko nav darījis un kuram nav pilnīgas izpratnes par šādiem te procesiem, ja? Un es domāju, ka zināma vaina ir, protams, likumdošanā, es nezinu, es perfekti neesmu iepazinies jauno būvniecības likumu, protams, ka šeit zināmu vainu varētu uzņemties projektētājs, tāmētājs un eksperti un energoauditori, ja? Kuri, man liekas, līdz šim brīdim neatbild materiāli. Pilnībā. Viņiem nav civiltiesiskas apdrošināšanas. Šī gadījumā nekas nemainītos. Mainītos vai nemainītos, es domāju, ka mainītos, ja, būtu pavisam cita attieksme un pieeja. Pilnīgi cita būtu, ja, bet līdz šim tas, protams, nav, ja, un tā attieksme tāda, ka ir. Un, protams, ka šīm visām vecajām ēkām būtu jātaisa pirms projektēšanas totāla ekspertīze, ja, un viss tas jākonstatē, bet tas atkal ir laiks un sadārdzinājums, un ņemot vērā tādus nosacījumus, kāds šobrīd ir valstī, lai varētu vispār tikt, un paldies Dievam, ka mēs tikām ar šiem diviem svarīgiem objektiem šajā energoefektivitātes programmā, ja, tad šis rezultāts ir, pie kura nav vainīgi ne doma, un cietēji, es domāju, nav nodokļu maksātāji, bet gala rezultātā, ja objekts tiks laikā un kvalitatīvi uzbūvēts, visi būs tikai ieguvēji. Man šeit savāza kopā divas lietas vienā maisā. Ir, protams, darbi, cik esmu iedziļinājies, kuri nebija paredzami un tomēr kuri bija jāparedz. Un šobrīd nenoliedzami, ka mēs esam spiesti tagad pieņemt šādu lēmumu likā, ja? Un tie ir vajadzīgi izdarīt šobrīd jau, tas ir jādara, ja? Bet kāds ir bijis tam iemesls, ja? Tātad es jau izskaidru. Labi, Es tikai vēl vienu piezīmi par to, ko deputāts Pazītāns teica par šiem paredzamajiem un neparedzamajiem darbiem. Mūsu projektā ir iekļauti tie darbi, kas tieši attiecas uz ēkas energoefektivitāti. Tie, kas uz ēkas energoefektivitāti tiešā veidā neatiecās, tie nebija nemaz iekļauti, jo to neparedz NEMKA noteikumi, kas nosaka šī konkursa nosacījumus, un tad tās nav atbalstāmas izmaksas. Un arī formulā par to, kāds ir šis sasniedzamais energoefektivitātes rādītājs, visas neattiecināmās izmaksas netiek iekļautas. Līdz ar to šie ir papildus darbi, kuri liederīgi un saimnieciski veikti tagad reizē ar energoefektivitātes būvdarbiem. Bet tātad uzsākot, mēs tik un tā nezinājām šo summu, tad kāds ir nepareizi sagatavojas to, ka mums vajadzēja paziņot, ka tātad būs vēl papildus izmaksas, ja? Mēs lēmām par vienu summu, tagad tomēr sanāk vēl papildus kaut kas, ja? Man šķiet, ka jums ļoti perfekti šī lapā viss ir atrakstīts. To, kas notika, ja mēs konkrēti runājam par zvaniņu, tas ir atsedzot jumtu, izrādījās, ka tomēr ir citi risinājumi jāpiemēro. To nevar ieparedzēt. Būsim tomēr dzīvē reālisti. Tā, ka Imants jau teica, tie, kas ar rekonstrukcijas projektiem un Lielvārdes pašvaldība arī veikusi daudzus rekonstrukcijas projektus iepriekšējos gados. Tas nav teorētis, tas, ko teica jau Vītoliņš, ja, par 5%, kas bija agrāk atļauts iekļaut un tā tālāk, vai ne, kā rezerves, kas tagad
Nevar viņās iekļauties. Mēs veicam rekonstrukciju dienas centrā. Visi zin, kāds bija no sākotnējās izmaksas līdz gala rezultātam, kad nonāca. Mēs veicam rekonstrukciju kultūras namā. Visi ļoti labi zin, kādas bija sākotnējās stāves un kas izveidojas tad, kad atsedza to, kas bija jāatsedz un kas veidojās procesā darbā. Tā ir reālā celtniecība. Tā kā šeit ir ļoti labi viss aprakstīts, izpildu direktors jums ir iedevis darbu sarakstus, kas ir izdarīts. Un labi runājot objektiem. Labi, vēlreiz Jānis. Debats vienkārši, jo man bija jautājums. Attiecībā par šo te ir sadārdzinājums 60 000. Ir vinnējis konkrēta firma abos divos objektos. Cenu aptauja vai kaut kas tāds, ir šis te konkurss, ir par šo te sākotnējiem darbiem. Cenu aptauja vai konkurss par šo te 60 000, vai tas ir dārgākais, vai tas ir lētākais, mēs kurā gadījumā vairāk nepierādīsim. Jo viss, šī konkrētā firma turpina darbus. Pēcīgi mēs paredzējām šo jautājumu, kur ir? Jā, esmu mikrofonas speciālisti. Jūs kļūdāties. Tā nevar, kā jūs tagad sakat, ka mēs nezināsim. Šobrīd, ja jūs lemsiet par šiem 62 000, tas nav par to, ja? Tad mēs vērsīsimies pie jūgi, tas ir iepirkuma uzraudzības birojas, ar lūgumu ļaut saimnieku procedūru, kas ir likumā noteikts. Tad tā ir viena no procedūrām, ja jūgas teiks, ka nē, tad būs konkurss. Ļoti vienkārši. Būs konkurss un atbilstoši rezultātiem arī būs tas, kas ir. Pēc šī balsojuma tikai sākās process. Un pēc tam vēl debatēs turpinot, šī te apsekošana, es domāju, ka apsekošana šiem te objektiem visiem bija. Un līdz ar to varēja arī pārliecināties, ka tā ir vecāka, ka tam vajadzētu finansējums. Trešām kārtām es piekrītu to, ko saka Mazitāna kungs, par to, ka mēs arī 2 vai 3 mēnešus atpakaļ, ja nemaldos, Jompravāt šo sociālā centra izveidē, taisam tikai projektus, viss ir kārtībā, un ja mēs pastamies jau nākošajā lēmuma projektā par Pūtu Vējiņi, un tieši skaidri un gaiši rakstīts, 2010. gadā tika veikts projekts, 2014. gadā izrādās, ka ir pavisam cita pieeja, bet līdz ar to mēs tāpatām tos projektus ražojam. Ceturtais, ko es arī debatēs vēlos pateikt, pārunājot ar vienu no bijušajiem izpildirektoriem, nerunāšu par kuru, bet pamatskolā tika mainīta šī parketa grīda, ja nemaldos, varbūt tās Pēters kungs neatceros, vai bija vai nebija. Un tur bija tāda pati situācija. Būvnieks atnāca, pateica, ka nē, tur varētu būt papildus izmaksas sūtēt tam līdzīgi, un izpildirektori nostāja bija ļoti vienkārši. Es apņēmies šos darbus, līgumu es parakstīju, lūdzu, man ir vajadzīgs gatavs šis te rezultāts. Pieeja atbildīgi, saimnieciski un neiztērējot papildus iedzīvotāju nodokļu maksātāju naudu. Paldies. Jā, labi. Paldies. Pārtraucam debatēs. Es domāju, ka mēs vienalga visu laiku iesim tikai pārplišana jautājumā. Ja? Tātad pārējām pie lēmuma projekta un pie balsošanas. Ja? Tātad lēmuma projekts ir ņemam to precizēto lēmuma projektu, kas ir atsevišķi iedots. Ja? Tātad pēc finanšu komitejas summa precizējās. Ja? Tātad finansējums ir 21 871 lats un lats eiro atvainojas. Un to piešķirt no Ledmanis teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas tāmēs, jo ģimeņu centrs Aivas šogad netiks nekādā veidā tālāk virzīts. Viss, varam pāriet pie balsošanas, jā? Kas ir paši? Es saprotu, ka zvanīja vadītāji nebalso. Es ļoti atvainoju, šis nav tavs personīgais, bet katrā gadījumā. Šī nav tava personīgā nauda, un tas nav tavs personīgais alga, ko te iepriekšējā balsojumā bija, bet tu, protams, jā, protams, ka vari arī es tik tā. Labi, kas ir par šādu lēmumu projektu, lūdzu balsojumu? Kas ir par? Paldies. Pretī. Atturas. Tā, atturas Mazitāns, Āboliņš un Malmeistars. Paldies. Un nepiedalās, nu labi, tu principā nepiedalās balsošana jau kļauj. Āboliņš, Mazitāns un Malmeistars. Vai mums ir pieņemts? Vai mums ir vajadzība vēlreiz iet to pašu riņķi pa Pūtējiņiem? Arī lēmumu projekts ir papildus, jā? Jā. Visi darbi apraksti šī pašā iekšā ir pielikumā. Es domāju, ka mums nav vai Jānis. Jā, lūdzu, Āboliņš. Ir tiesības debatēm. Jā, lūdzu. Sadaļa jumts ventilācijas izvildu pagarināšana. Dīvaini vienkārši, kad saprotot, ka varbūt tā šīs ir sienas vai teiksim, nosiltina vai kaut kāds jumts vēl kaut kas, ka ir jumtu ventilācijas izvildu pagarināšana. Ja mēs paskatāmies šī iepirkuma procedūrā par šiem te arī jautājumiem atbildēm, tur bija šis jautājums arī par ventilāciju, bija jautājums arī par notekūdeņu šiem te caurulēm, un tur apmēram tās jautājums,
sāksiet būdams, apmēram to risinājumu arī redzēsim. Līdz ar to, nu, protams, tas ir tas, lai paliek uz kādas sirdsapziņas, kas, teiksim, piedalās šajā konkursā. Protams, vēl ir spekulācijas, protams, par pašu firmu, kura tad uzvarēs un kuram varētu būt kāda saistība ar šo firmu, bet tas ir pierādījumiem, tāpēc neminēšu. Un trešais, ja mēs runājam par aivām, par šo līdzekļu piešķiršanu, apstāstīt šo situāciju, kas ir pieņemta Finanšu komitejā, kad tomēr Luganovska kungs pats piekritis par to, ka šie līdzekļi tiek paņemti no aivām. Bet jautājums arī to, ko arī biedrība uzdeva deputātiem, vai varbūt tās ir iespējams vai nepieciešams tomēr pārskatīt par to, par šiem neizpildītajiem projektiem, kas netiks izpildīti un šo līdzekļu pārdalu, tas ir viens. Un otrs, šī situācija pierāda to, ko Valants kundze ļoti pretojās, kad Finanšu komitejas šie varbūt tās lēmumi un audio ieraksti nebūtu veicami šīs komitejas sēdēs, bet iespējams, ja būtu šīs audio ieraksts attiecībā par Finanšu komitejas sēdi, arī biedrībai nebūtu jautājumi par to, kāpēc tieši no aivām un kāpēc lēmumi varbūt tā zināmā mērā tiks tādā veidā apiežot. Līdz ar to, tā komunikācija sabiedrība mums, diemžēl, izpaliek, un līdz ar to ir lieki jautājumi, ir lieki varbūt un liekas, teiksim, neskaidrības, kas nebūtu, ja šī informācija būtu pieejama. Paldies. Vai šķiet tikai tā, ka mazs komentāriņš balso deputāts Āboliņš, nevis biedrība Lieldovāts? Paldies. Jā. Es varu deputāts par šo tiesniegumu. Es tāds komentāru mazs. Jā, paldies. Tā, mēs varam pārēt. Kurā gadījumā, kuram ir tiesības un šeit es Āboliņu kungu gribētu atbalstīt, jā? Jo es redzēju šo te iesniegumu biedrības, ja, un tur tiešām bija atsaucis, ka šis jautājums nav skatīts Finanšu komitejā. Un te Āboliņu kungam ir absolūta taisnība, kad nav informācijas par Finanšu komiteju, jo pretējā gadījumā tāda informācija būtu bijusi. Es domāju, ka lieki jautājumi būtu arī atkrituši, jo cilvēki būtu bijuši informēti. Un šeit nav svarīgi, vai Āboliņam jābūt pilnai informācijai, vai jebkuram iedzīvotājiem, jebkuram sabiedrības loceklim jābūt pilnai informācijai, ja viņi nav slepenoti. Jā. Labi. Visiem ir precizējumi bijuši. Paldies. Tātad mēs varam balsot. Kas ir par to, lai mēs pieņemtu lēmumu par finansējumu 39.493 piešķiršanu Pūtveņu projekta papildus finansēšanai? Lūdzu, balsojam. Kas ir par šādu lēmumu? Lūdzu, balsojam. Paldies. Pretī. Atturas. Tā kā atturas Mazitāns, Petersons, Malmeistars, Āboliņš. Nepiedalās balsošanā. Nav lēmums pieņemts.